dienvidu nocietinājumi. Braucot uz Klaipēdu, ceļotājam labajā pusē parādās surrealistiska aina. Betona bluķi, brusveri apauguši ar zāli, katru normāli domājošu turistu rosina ziņkāre. Bet, diemžēl, šeit nav kur piestāt. Liepāja nav atstājusi vietu turistu ziņkāres apmierināšanai. Bet vienalga, tas jau netraucē šeit apmeklēt dienvidu nocietinājumus un pārliecināties par to celtniecības grandiozitāti. 19. gadsimta beigās Krievijas cars Aleksandrs III pieņēma lēmumu Liepāju pārvērst par jūras cietoksni. Gan kā flotes bāzi, gan kā sauszemes cietokšņa nocietinājums ar 8 artilērijas baterijām. Un, ja skaita no ziemeļu puses, kur baterija apzīmē ar numuru 1, tad šeit ir baterija numuru 8, kas ir domāta visstrateģiski svarīgākajā vietā. Šeit no jūras līdz Liepājas ezeram ir 1,4 kilometri. Vecā Pērkonas upītes atteka tika izmantota kā dabīgs papildus nocietinājuma veids, kas piesedza Liepāju no kreisās puses. Protams, arī Dunikas ielas pusē bija domāta uzcelt artilērijas bateriju. Bet šo uzcēla pirmo. Pēc kartēm šeit bija domāti 28 dažādu kalibru lielgabali, gan no slēptām pozīcijām domāti apšaudīt pretinieku, gan no atklātām, jo šeit ir 2 pagalmiņi, kuros tika novietoti pa 4 9-colīgiem lielgabaliem, 1 cola 3 centimetri, izrakts kanāls, kas acīm redzot ir papildinājums tai tērcei, kas bija saglabājusies no 16. un 17. gadsimta no Līvas upes tecējuma trajektorijas. Cietokšņa celtniecība izmaksāja dārgi, apmēram 1,2 miljonus rubļu zeltā. Tas līdzinās apmēram tiem ieguldījumiem, kādi ir iztērēti, teiksim, dienvidu molu pagarināšanai tajā laikā, vai kā 2 Svētā Nikolai jūras katedrālēm. Cietoksnis nekad nav izmantots karadarbībā. Gan šis forts, gan visi pārējie tika atbruņoti un likvidēti 1908. 1909. gadā. Bet par cietoksni šo fortu šad un tad atcerējās kā saimnieciski nozīmīgu objektu. Piemēram, 1940. gadā Sarkanā armija, gatavojoties atbrīvot Rietumu Eiropu, koncentrēja milzīgus pirmā ešelona armijas spēkus, un šeit dažu dienu laikā visu teritoriju apjoza dubulto dzeloņstiepļu žogu. Liepājnieki domāja, varbūt koncentrācijas nometne, varbūt tas ir domāts mums, latviešiem, bet situācija izrādījās mierīgāk, jo šeit koncentrēja veselai sarkanās armijas kavalērijas divīzijai zirgiem domātu uzturu auzas, presētu un vaļējas sienu, pajūgus. Te bija stāvgrūdām pilns ar kara mantām šai kavalērijas divīzijai. Ienākot 41. gadā vāciešiem, daļa siena tika aizdedzināts, bet daļa arī palika, un tas viss krita kā kara laupījums uzbrukošā vācu karaspēka priekšējām vienībām.